Dators, viedtālrunis, sociālie tīkli un iemīļotie seriāli. Tas viss ir mūsu ikdienas neatņemama sastāvdaļa. Jūs teiksiet, noderīgi un interesanti, protams, taču labajam parasti nāk līdz arī neiepriecinoši blakus efekti. Internets un telefona aplikācijas, tāpat arī neskaitāmie TV kanāli piedāvā tik daudz izklaides iespēju, ka laiks izkūst un pazūd gluži nemanot. Domājams, daudzi no mums būs pamanījuši, cik grūti kļuvis piedabūt bērnu, izlasīt arī pa kādai grāmatai. Taču lasīt ir svarīgi. Un tas aktīvi jādara jau skolas laikā. Šajā raidījumā uzzināsim, kāpēc grāmatu pasaules ieguvumus nevar aizstāt ne komunikācijas sociālos tīklos, ne filmu skatīšanās vai datorspēļu spēlēšana. Šodien raidījumā skatieties. Ķerties pie grāmatu lasīšanas mudina Māja Doveika, Lauris Reiniks, Kaspars Zlidnis un citi publisku profesiju pārstāvji. To, kāpēc gan bērniem, gan pieaugušajiem, neraugoties uz mūsu steidzīgo dzīves ritmu, tomēr vajadzētu lasīt grāmatas, labi skaidro tie, kuru ikdiena cieši saistīta ar visdažādāko veidu tekstiem un literārajiem darbiem. Režisors un prozīķis Kristīnas Želvis sarakstītā grāmata Meitene, kas nogriez man matus, izpelnījusies lielu atzinību un tiek strauji izpirkta nu jau 2. izdevumā. Man liekas, ka tomēr tā lasīšana ir arī domāšanas pamats. Un tā veido gan to, kā tu domā, gan kā tu runā, kāda ir tava valoda. Un ka tā tava domāšana nav ierāmēta kaut kādā vienā rāmī, ka tev ir pašam sevi uzskatīt. Tu spēj saprast otru cilvēku, tu spēj argumentēt, tu spēj ar viņu veidot kaut kādu dialogu, tu spēj aizstāvēt savas domas. Man liekas, tur tie iemesli ir ārkārtīgi daudz. Nevienmēr mums ienāktu prātā sabiedrībā notiekošo un cilvēku reakcijas saistīt ar to, cik un vai vispār viņš savas dzīves laikā lasīs. Tomēr saikne ir cieša un nelasīšanas sekas ikdienu ietekmē katru no mums. Tas, ko es novēroju, kas man liekas ir tādas pilnīgas šobrīd nelasīšanas sekas, gan jaunu, gan netik jaunu cilvēku vidū. Pie tam, kas pats paradoxālākais par cilvēku, kuriem ir it kā laba izglītība, augstākā izglītība vai pat ārzemju augstskolās iegūta izglītība, ka cilvēks, viņš pazīst valodu, viņš spēj izlasīt tekstu, bet viņš nespēj izlasīt vairāk par to, kas tur ir uzrakstīts. Viņš nespēja saprast vai sajust kaut kādu zemtekstu, kaut kādas asociācijas. Piemēram, filmu Kolka kūna, ka cilvēki vienkārši nesaprot vairs, par ko tas ir, jo viss nav pateikts priekšā. Lasīšanu kā dzīvē noderīgu zināšanu uzņemšanas veidu iesaka arī aktrise Māja Doveika. Kaut gan ikdienā viņai nākas izlasīt un atcerēties garos lomu tekstus, grāmatas viņa pie malas tādēļ neliek. Lasīšanas daba viņā mīt jau no skolas laikiem. Tās grāmatas, kuras es izlasīju, man viņas, protams, ir noderējuši pēc tam vēlāk dzīvē ļoti daudz, jo tajā skolā, kurā es mācījos un kurā mācās aktieri, tur ir ļoti daudz jālasa un ļoti daudz jāzina par grāmatām, par dramaturgiem. Un tāpēc es nekad nenožēloju to, ko es izlasīju vidusskolā, to, kas saucās obligātā literatūra. Tās ir izcils grāmatas, tās ir īpašas, ne jau tāpēc, ka viņas ir biezas, tāpēc, ka tur ir rakstīts vērtīgas lietas. Māja sajutusi, ka mūsdienu steidzīgajā pasaules ritējumā laiks ar grāmatu ir nomierinošs process, kas līdzinās garas, interesantas vēstules lasīšanai. Tas ir tā kā saņemt īsziņu, lielu garu īsziņu no kāda konkrēta cilvēka. Tas ir faktiski intīmi, tas ir individuāli, tas notiek starp tevi un otru, ko nekad neteiks par internetu. Internetā vienmēr ir sajūta, ka sēdi tu un vēl tāda strīpa, tāda paša cilvēka. Bet grāmata, tas ir kāda talantīga cilvēka, radoša izpausme un intīms vēstījums. Es stāstu tev. Šo lasīt iepatikšanās fenomenu uz savas ādas izjutis arī autosportists Haralds Šlēgelnieks. Bērnībā bija tā, ka bija literatūras stundas un mājas darbā bija izlasīt kādu no Latvijas literatūras gara darbiem. Īsti man tā lieta pie sirds nebija. Un kļūstot mazliet vecākam un tajā periodā, kad sākās tāda aktīvāka ceļošana, tad kaut kā ļoti strauji un burtiski radikāli šī interese par lasām vielu strauji mainījās.
Dodoties uz sacensībām dažādās pasaules valstīs, Haralds ceļā atradies bieži, tāpēc lasījis daudz un dikti. Pamazām viņš sapratis, ka grāmatas nav tikai laika kavēklis, bet arī lieliska iespēja uzzināt citu cilvēku pieredzi un no tās pašam mācīties. Tā sākotnēji patikušos trilleru romānus un piedzīvojumu stāstus ar laiku nomainījusi pavisam cita literatūra. Kaut kādā brīdī man sāka ļoti patikt dažādas autobiogrāfijas lasīt, tieši kas saistās ar citu cilvēku sasniegumiem, pieredzi, mērķiem un tā tālāk, tādas, kas savā ziņā arī iedvesmo. Un tad pēdējo gadu laikā dažādas filozofiski rakstura grāmatas man ir visai tuvas kļuvušas. Haralds gan atzīst, ka starp autosportistiem ar savu lasīšanas hobiju jūtas drīzāk kā izņēmums, jo viņa sāncenšu vidū grāmatas nav cieņā. Tomēr Haralds neļaujas ietekmēties un turas pie pārliecības, ka pilnīgi visiem cilvēkiem, tostarp arī sportistiem, lasīšana nāk tikai par labu. Ir svarīgi, protams, treniņi un svīšana zālē un gatavošanās, bet tikpat svarīgi arī psiholoģiski sagatavoties. Un tieši grāmatas ir tās, kas manā skatījumā vislabāk to spēj sagatavot. Lasīšana ir nevien patīkama izklaide un jaunu zināšanu uzņemšana, bet arī veids, kā spodrināt savu valodas prasmi. Visi labākie dzejnieki un rakstnieki paši ir ļoti daudz lasījuši. Piemēram, bērnu un jauniešu grāmatu autors Māris Rungulis dzīvi grāmatu ielenkumā pavadījis jau kopš agras bērnības, kad grāmatu plaukts viņam stāvējis pie pašas gultas. Grāmatas lasīšana ir līdzvērtīga arī rakstīšanai, ka grāmatai ir divi autori. Viens autors ir rakstnieks, otrs autors ir lasītājs. Un lasītājs lasot, tā ir tāda ļoti spilgta un izteikta jaunradas darbība. Lasītājs lasot, to grāmatu piepilda ar saturu, savu pieredzi saturu, savu emocionālo saturu. Tā kā lasīšana ir jaunrada, kas cilvēku attīst, kas cilvēkam liek domāt, just, pārdzīvot. Māris saka, lasīšana ir brīnums, kas ieved paralēlā interesantā pasaulē. Tā ir kā slimība, no kuras nevar un arī nevajag tikt vaļā. Nevienam cilvēkam pasaulē nav dots izdzīvot pilnu tās spektru, taču caur grāmatām to var iegūt pat daudzu gadsimtu šķērsgriezumā. Kas notiek ar tiem, kas nelasa? Manuprāt, ka viņu tā attīstības gamma varbūt nav tik spilgta un nav tik pilnīga, viņā nav viss tās krāsas, kā tiem, kas lasa. Taču, lai ķertos pie lasīšanas, vispirms jāiemācās to darīt. Jo tas ir kaut kas daudz vairāk par burtu zināšanu un spēju tos atpazīt vārdos. Pa īstam lasīt nozīmē patiešām izprast tekstu, spēt atrast galveno domu un mācēt pašam to skaidri formulēt. Tāpēc lasīt mācīšanās skolā nebūtu nebeidzas pirmajās klasēs. Mēs paviesojāmies vairākās skolās, kur lasīšanas stundas notiek citādāk nekā ierasts. Lasīsim 3 minūtes, bet ja tajās 3 minūtītēs jūs jutīsiet skolēni, kā rinkopu nepabeidzam, tad jūs turpināsiet, kamēr rinkopu pabeigsiet. Ja? Tātad tagad ir pirmā aktivitāte – lasīšana, klausīšana. Jauna lasīt mācīšanās sistēma iekļaujas Latvijas Universitātes atbalsta projektā. Tā ietver 4 daļas, kas seko cita citai. Pirmā ir lasīšana pa pāriem, otrā mācīšanās izlasīto atstāstīt, trešā teksta rezumēšana, bet 4. daļā pēc dažādām pazīmēm jāmācās prognozēt, kāds varētu būt lasāmā turpinājums. Visa darbošanās notiek pa pāriem. Ja lasot gadās kļūdīties, to pamana un atzīmē nevis skolotājs, bet biedrs. Katrs pāris par pareizi izpildītu uzdevumu kopīgi krāj punktus, un tie, kam izdevies savākt visvairāk punktu, stundas beigās izpelnās klases biedru aplausus. Šodien labākie lasītāji mums ir Anastasija un Olga. Tas ir kā treniņš, kad tu lasi un patiešām tad attīstas arī lasīšanas prasmes, visas tās.
tā jau ir. Jāsaka, ka sākumā bērni ļoti viegli iekļāvās šajā aktivitātē, jo viņiem radās interese, ka būs kaut kas jauns stundās, būs kaut kas netradicionāls, jo lasīsim pāros un lasīsim visi kopā. Pārsteidz arī tas, ka bērni, kuri nav aktīvākie lasītāji, šajā procesā ļoti viegli iekļāvās, lasīja. Man liekas, tas ir interesantāk, jo vienkārši tas ir viss savādāk nekā parasti. Es domāju, tā nav sacensība, bet tā ir tā kā, ka mēs ņemam, kur tā kā paši sevi uzlabojam. Tā kā nav sacensība, bet mēs paši sevi uzlabojam, ka mēs paši labāk lasīsim un tā. Man liekas, ļoti interesanta. Var daudz jaunus vārdus uzzināt vecos. Var arī tad zināt, cik tu labi māki lasīt. Var iemācīties labāk lasīt un var iepazīties ar saviem klases biedriem tuvāk. Mēs uzlabojam savstarpējo sadarbību klasē un uzlabojam arī pašu savas lasīšanas līmeni. Kā tev pašam šķiet, tev jau lasi labāk? Man tā, ka mazliet labāk ir. Skolotāji novērojusi, ka bērniem ļoti patīk darbs pāros, jo tā viņi jūtas drošāk. Savukārt vecāki ir priecīgi par pirmajiem bērnu lasīšanas panākumiem. Esam stāstījuši par savu jauno lasīšanas tehniku arī vecākiem. Vecāki ir ieinteresēti, vecākiem patīk šī darbošanās, jo, protams, viņiem arī patīk, ka viņu bērns lasa labāk, ar izpratni, pareizi. Un pēc tam tātad nākamajās darbībās mācīsies arī atstāstīt, mācīsies prognozēt. Es domāju, ka tas viss ir noderīgs tikai dzīvē. Es esmu no 8. A klases, un es stāstīšu par grāmatu Sniega cilvēki, ko ir sarakstījis Māris Rungulis. Tātad no šīs grāmatas varēja iegūt dažādas dzīves gudrības, un īsumā tās varētu aprakstīt kā tiekties pēc sava sapņa, nekad nepadoties un vienmēr turpināt iesākto un iet līdz galam. Cilvēki ir gatavi iet ļoti tālu dažādu mērķu vadīti. Paldies par uzmanību! Turpmāk raidījumā skatieties, ko lasa Lauris Reiniks, Ralfs Eilāns un Kaspars Zlidnis. Es nojaušu, ka šī grāmata varētu šajā dzīves posmā tev būt ļoti noderīga. Uzziniet arī, kādus 10 ieguvumus sniedz tieši grāmatu lasīšana. Balta bērzu birs. Staliņa zaļā ielejā, klusi, klusi runā viņa lēnā vējiņā. Lasīt prasme patiesi ir viena no bērnu nākotnes panākumu zelta atslēdziņām, jo pētījumi rāda, ka neprasme uztvert, izprast un analizēt tekstu skolas laikā traucē labi apgūt arī citus mācību priekšmetus. Vēlāk tas var draudēt ar grūtībām iekļauties darba tirgu un pat sociālo atstumtību. Tāpēc visā Eiropā šobrīd tiek ļoti piedomāts, kā veicināt lasīt prasmi ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Es domāju, ka sekmība jebkurā arodā arī nevar būt īpaši, liela, ja cilvēkam ir lasīšanas problēmas. Līdz ar to viņam ir rakstīšanas problēmas. Kurš mūsdienās vispār nav intelektu pasauli, nav biznesa pasauli, ja tu nemāk projektu uzrakstīt pārliecinoši, paust savas domas. Tu esi ārpus sekmības, ārpus biznesa, ārpus panākumiem. Mums ir rakstītā vārda sabiedrība. Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāns Andris Grīnfelds ir iesaistīts starptautiskos lasītprasmes pētījumos un zina pastāstīt, ko tie rāda par Latviju. Mūsu līdzdalība starptautiskos salīdzinošajos izglītības pētījumos, ko veic OECD organizācija, kurā viens no pētījumu moduļiem ir tieši par lasītprasmi, un kur mēs piedalāmies jau kopš 2000. gada, ik pa 3 gadiem cikliski veicot datu savākšanu 15-gadīgiem skolēniem. Liekas, ka nav tik ļoti slikti, kā izklausās, lai gan varbūt arī nav jābūt ļoti lielam optimistam, jo vienmēr jau var labāk būt.
teiksim, ja skatās uz tiem rezultātiem, kādi ir skolēniem šajā testu uzdevumu sadaļā tieši par lasīt prasmi, tad mēs diezgan stabili esam kaut kur nedaudz zem vidējā OECD valstu līmeņa, bet tas nav gluži tā, ka tie rezultāti būtu ārkārtīgi slikti. Bibliotekāra Laimdota Lāce, ko skolēni mīļi iesaukuši par bibliotekas skolotāju, novērojas, ka Friča brīvzemnieka pamatskolā vismaz 10% skolēni ir stabili lasītāji un vēl 50% bērnu par tādiem varētu kļūt nākotnē. Izklausās gluži labi. Man liekas, ka es lauzīšu to stereotipu par to, ka bērni šodien nelasa grāmatas. Manuprāt, lasa grāmatas. Un galvenais nosacījums, lai bērns lasītu, ir tas, ja būs laba grāmata, tad noteikti atradīsies arī lasītājs. Un viens tāds piemērs ir pēdējo gadu populārākā grāmata, Grega dienas grāmata. Šo grāmatu lasa gan meitenes, gan zēni. Un, manuprāt, tas ir tāpēc, ka šajās grāmatās viņi redz paši sevi. Viņi redz savas problēmas, tur gan nav dots nekāds risinājums, bet tikai viņu tās iekšējās izjūtu un pasaules tās izpausmes. Man patīk lasīt grāmatas par piedzīvojumiem un dažādas stāstus par skolām tādas. Pieņemsim Grega dienas grāmatu, par dzīvēm arī man patīk tādas grāmatas. Kāda bija pēdējā grāmata, kas tev patika, ko tu izlasīji? Erebos. Tā bija tāda kā spēle, tā grāmata. Man patīk lasīt par piedzīvojumiem. Es lasu vampīru sāgas. Pa visādiem tādiem krēslus apmēram. Man vispār patīk grāmatas, kur ir kaut kādas smieklīgas frāzes un tā. Manuprāt, ļoti svarīgi ir lasīt, lai attīstītu savas zināšanas un to, kā tu runā, jo ir daudz cilvēku, kuriem ir ļoti maz vārdu krājums, un viņi nespēja izteikties vai nespēja saprast teksta jēgu. Un tieši grāmatas palīdz paplašināt savas zināšanas, iziet no rāmjiem, varbūt pafantazēt. Lasošs cilvēks vieglāk iekļaujas sabiedrībā un vieglāk pārvar tos izaicinājumus, kas viņam dzīvē varētu būt. Manuprāt, pats svarīgākais ir panākt, lai tas skolēns, kurš skolā šobrīd mācās, vispirms būtu motivēts lasīt. Tā ir tā panākuma atslēga. Pēc tam nākamais solis, lai viņš saprastu to, ko viņš lasa, jo mēs jau lasām nevis tāpēc, lai lasītu, bet tāpēc, lai mēs kaut ko spētu paņemt. Un tas ir vienlīdz svarīgi kā mācībās, tā arī savas personības attīstīšanā, jo nenoliedzami grāmatu lasīšana veicina emocionālās inteliģences attīstību. Bet kamēr skolēni spodrina savas lasīt prasmes, paturēsim prātā, ka bērnu interesi par literatūru ļoti atkarīgi nevien no skolām un skolotājiem, bet arī no mums, vecākiem, vecvecākiem un vienkārši pieaugušajiem. Pirmās grāmatiņas mūsu mājās sāka parādīties, kā daudz bērnu mājās domā jau no kāda 6 mēnešu vecuma. Tad, kad bērns ir spējīgs noturēt pirmās grāmatiņas rokā, kuras gan ar tausti strādā bērni, gan ar redzi, gan ar viņa dzirdi. Un manuprāt, tā grāmatu lasīšana ir svarīga, jo tad, kad pats bērns vēl nav spējīgs lasīt, tieši no tā vecuma. Jo tajā vecumā bērns atdalās no mammas, rāpo prom. Un grāmata ir tā iespēja, kad mamma var saglabāt ilgāku kontaktu ar bērnu, jo parasti mēs lasām viņu paņemot klēpī, paņemot sev blakus, kopā šķirstam, kopā skatāmies. Un te arī ir rezultāts. Helēna uz grāmatu lasīšanu nav skubināma. Es domāju, ka grāmatas attīsta valodu, valodas daudzveidību un vispār asina prātu, ir daudz tādas informācijas, kaut kādu domu graudi, ko es pēc tam varbūt atcerēšos dzīvē. Jauniešu lasīt nevēlēšanās iespējams tomēr varētu mazināties, redzot pozitīvus piemērus no to cilvēku vidus, kas ikdienā ir viņa autoritātes. Vēl bez vecākiem tie mēdz būt arī, piemēram, populāri dziedātāji, sportisti un citas publiskajā telpā redzētās sejas. Un man likās, ka lasīšana ir pilnīgi galīgi garām un garlaicīgi līdz brīdim, ka es paņēmu Aleksandra Grīna Dvēseli puteni. Es izlasīju un sapratu, ka tomēr lasīt ir baigi forši. Un tas ir ļoti labi, jo man tās kara tēmas ļoti patīk un man ieteica tieši.
paņēmu grīnu, izlasīju. Labākais draugs ieteica, jā. Izlasīju, un es viņam saku paldies, jo pateicoties grīnam, es lasu grāmatas. Dvēseļputenim nu ir sekojusi prāva visdažādāko grāmatu izlase. Ralfs rāda atziņu krājumu, komiksu detektīvu stāstu skolās angliski un citas grāmatas. Tieši dažādība viņu iedvesmo koši izpausties savā radošajā ikdienā. Lasīt es iesaku tikai tāpēc, ka es baigi to radošumu var attīstīt. Man kā radošam cilvēkam man ļoti patīk filozofija, filozofiskas lietas, un man patīk, ka man nav viss iedots, tā teikt, uz paplātes, un viss redzams, kā piemēram filmā. Man nepatīk skatīties filmas pēc tam, kad esmu izlasījis grāmatu ar to stāstu. Un īstenībā grāmatas man ļoti dzīvē ir palīdzējušas, un tādā personības transformācijā, tieši attīstībā, kāds es tagad kļūstu, visi konkursi, dziesmas, mūzika, viss, kas no manis nāk ārā, tas ir ļoti liela daļa tas, ko es izlasu. Arī dziedātājs Lauris Reiniks piefiksējis, ka izlasītais ļoti noder viņa profesionālajā ikdienā. Bērnībā viņš izlasīs visu, kam vien ticis klāt, un arī tagad ar grāmatām nav uz jūs. Lauris uztaisas koncertos, kur dzied un sarunājas ar publiku. Arī vadot pasākumus un pašam sacerot dziesmu tekstus, izlasīto grāmatu kalni nu šķiet gluži noderīgi. Grāmatu lasīšana ir tāds kolosāls spēks, ka tā attīsta tavu fantāziju un tavu domāšanu un ļoti paplašina vārdu krājumu. Ik pa brīdim es, piemēram, arī dzirdu dažus savus skatuves kolēģus vai, vārdā nevienu nesaukšu, bet, var redzēt, ka grāmatas nav īpaši lasītas ne tad, ne tagad, jo vairāk par super neko nevar pateikt, un tas vārdu krājums ir diezgan šaurs, un tas tā diezgan bēdīgi, un man liekas, ka tieši cilvēkiem, kas iet priekšā un mēģina uzrunāt citus cilvēkus, viņiem tam krājumam vajadzētu būt tomēr bišķi plašākam, jo tas arī liecina kaut ko par to, cik daudz tavā galvā vispār kaut kas ir pa šiem gadiem sakrājies. Nelasītājiem Lauris iesaka atvērt grāmatu un pamēģināt uzspēlēt īpašu fantāzijas spēli. Es ieteiktu pamēģināt palasīt kādu grāmatu un uzburt šo stāstu galvā sev. Un, piemēram, ļoti interesanti tad, ja tu esi lasījis kādreiz kādu grāmatu, un pēc tam iznāk filma pēc tās grāmatas, un tad tu vari redzēt, piemēram, tavā fantāzija pasaulē, kā tas izskatījās tā, vai filmā ir tieši tāpat, un tad bieži vien cilvēks saka, grāmatā bija tas viss daudz skaistāk, bet tas daudz skaistāk bija viņa fantāzijā, ne jau, ka grāmatā bija skaistāks stāsts, jo ir tas pats, tikai mēs katrs to grāmatu mums dod vienu stāstu izbaudīt un izdomāt un vizualizēt pa savam. Mūziķis, iela vingrotājs un televīzijas raidījuma vadītājs Kaspars Zlidnis ir pārliecināts, ka vajag tikai atrast katram visvairāk interesējošo tēmu, un tad jau lasīšana vedīsies no rokas. Tā būs gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Skolas laikā Kasparu neuzrunāja Zaļā zeme, taču 25 gadu vecumā par rokai trāpījās grāmata, kas atgrieza viņa lasītāju prieku. Tā grāmata nāca īstajā laikā, un es viņu apēdu ļoti ātri, uzsūcu to informāciju kā tāda švamme, kura ir sausa. Tu viņu ieliec ūdenī, viņi vienkārši uzburpst. Tāpat notika ar mani un ar šo grāmatu. Un tad es sāku interesēties vēl, es gribēju vēl tādas grāmatas. Un es izlasīju vēl kaut kādas 20 šādu tipu grāmatas. Un tad es sapratu, bet man patīk lasīšana pati pa sevi. Es uzzinu daudz jauna, mana apziņa paplašinās, es neskatos vairs tik šauri. Kaspars nelasa, lai par katru cenu ilgstoši atcerētos gadskaitļus un faktus. Viņš paļaujas, ka izlasītais nogulsnēsies viņa prātā un vajadzīgajā dzīves situācijā iznirs un būs noderīgs. Vēl lasīšanai piemīt meditācijas efekts. Tā māca koncentrēties. Tā ir sevis iepazīšana. Jo ir ļoti grūti cilvēkiem mūsdienās koncentrēties, jo ir tik daudz lietas, kas novērš tev uzmanību. Tur ir reklāma, tur tevi kāds uzrunā, te tevi kāds sauc, te vajadzīga kādam palīdzība, un tu pats vienkārši izsajās savu enerģiju un tu pazūdi starp citiem. Bet, un ja kaut vai 10 bērni, viņi iemācīsies būt ar sevi un izzināt sevi caur šo grāmatu, iemācīties kaut ko jaunu, tad tādai lasīšanai ir ļoti liela nozīme un ļoti liels spēks. Tik daudz viedokļu par lasīšanu vienu vietu dzirdēt laikam ir retums, un tādā informācijas pārbagātībā var arī apjukt.
Lai sakārtotu domas un vēlreiz atcerētos lasīšanas plusus, kopīgi izvilksim no dzirdētā 10 galvenos ieguvumus. Tātad, ko īsti mums dod lasīšana? Ne bērni vien, mūs tālāk elpos un tālāk dvāšos. Mēs paši turpināsimies vēl tālāk sevi pašos un gādī neatstāj nekādas zīmes. Un vaina jau nav gados un saprotams, es atkal neatvādu. Lai jums jauka šī diena! Varbūt šodien kopā ar bērniem varat doties uz grāmatnīcu vai bibliotēku, jeb vienkārši paņemt no plaukta grāmatu un to palasīt.